Esiet sveicināti atpakaļ manā YouTube kanālā. Šonedēļ ir vēl viens vlogs, un tieši šodien ir plānos doties uz ielīgošanas svētkiem, kas notiks Imantā. Kas būs tālāk? Skatieties šo vlogu un uzzināsiet. Vasarā Rīgā notiek ļoti daudz dažādu bezmaksas pasākumu, tāpēc es aicinātu jums sekot līdzi informācijai par pasākumiem jums tuvākajos rajonos un izmantot šo iespēju. Un gribu ieviest tādu nelielu intrigu un pateikt, tieši šajos ielīgošanas svētkos tika pateikts, kā pareizi jāsvin dotie svētki tieši vīriešiem. Tagad es ieteiktu kungiem pierakstīt, kā tad viņas jātaisa. Lai uztaisītu šīs universālās brīnumzāles, ir jāizdzer 9 kausi ar alu, un tad no šiem te kausiem tās pilītes, kas paliek glāzē, tās ir jāsatecina atsevišķi. Un tad šis te satecinātais no 9 glāzēm, tās paliekas, tās pilītes, tās esot jāizdzer. Un tad uz to vakaru visas kaites aizmirstās. Rīgā plosās ritīgie vēji, tāpēc šoreiz bez ievada gribu jums pastāstīt par izstādi, kuru, manuprāt, ir kādreiz jāapmeklē visiem. Un tā ir Čekas vēsture Latvijā, jeb tautā pazīstama kā Stūrmāja. Ekskursija maksā 15 eiro pieaugušiem un 9 eiro studentiem. Ekskursijas notiek tikai angļu valodā. Valsts drošības komiteja tautā Čeka bija represīva PSRS institūcija, un tieši šajā kā necilvēcīgos apstākļos tika ieslodzīti, spīdzināti un pratināti 10 000 Latvijas iedzīvotāju, kurus augstākā vara uzskatīja par komunistiskā režīma pretiniekiem. Where is your family right now? You bought it. For what kind of money? Capitalistic or imperialistic maybe? I work in a factory, What kind of factory? steel factory. 91. gadā Valsts drošības komitejas darbība tika pasludināta valstī par noziedzīgu un komiteja tika likvidēta. Pašlaik gide pavadībā jums ir unikāla iespēja iziet ar vairākām istabām, kur tika pratināti un turēt ieslodzītie. Ekskursijas laikā jums būs iespēja uzzināt vairāk par Čekas darbību, par tās pielietotām vardarbīgām gan fiziski, gan mentāli metodēm, lai pārliecinātu cilvēkus atzīties, ka viņi ir vainīgi. Dotie skati un stāsti nav patīkami, taču tā bija realitāte. Šķiet neticami, ka kāds šajās sienās varēja izdzīvot pat 8 mēnešus. Cilvēki tika turēti antisanitāros apstākļos bez iespējas normāli paēst vai pat saņemt medicīnisko palīdzību. Protams, cilvēkiem bija tikai 2 izejas – tikt izsūtītiem uz Sibīriju vai tikt nošautiem. Ja tu spēji kaut kādā brīnumainā veidā izdzīvot Sibīrijā, tu jau nevarēji normāli integrēties sabiedrībā. Tu nevarēji dzīvot galvaspilsētā un pat atrast normālu darbu. Tieši tāpēc mums ir jāmācās vēsture, lai tāds vairs neatkārtotos. Beidzot, Rīgā ir silta un saulaina diena, un mēs izdomājām aizbraukt uz vietiņu, kad atrodas pašā Rīgā, un tā patiesībā uzrādījās pavisam nesen. Daudzi no jums zina, bija vai vismaz dzirdēja par tādu kino pilsētiņu kā Sinevilla, kur arī tika filmēts vairākas latviešu filmas, bet es nezinu, vai kāds no jums zina par šo vietiņu, jo iedomājieties Sinevilla tikai mazākā izmērā, tā kā vienas ielas izmērā, bet amerikāņu stilā. Patiesībā tās arī bija filmētas kā amerikāņu stila dekorācijas filmai, bet tagad katrs no jums tās var apmeklēt, samaksājot naudiņu 5 eiro apmērā. Protams, vajag pieteikties jau iepriekš Instagramā par savu vizīti un tad droši baudīt.
Pati ieliņa ir ļoti īsa, tāpēc to var apskatīt diezgan ātri. Uz ielas atrodas kazino, elektroierīču veikals, telefona būdiņas, vairākas ēstuves, tetovējumu salons, apģērbu veikals, tipiskais amerikāņu posms starp mājām, to jūs redzēsiet un sapratīsiet, ko es domāju, un cits. Protams, jāsaprot, ka dekorācijas ir tikai no āras, iekšā nekā nav vai arī atrodas ļoti daudz dažādu mantu. Ir iespējams izīrēt šo ielu priekš savas fotosesijas, klipa vai kā citu uz stundu, un tas maksā 60 eiro. Un kā jau bez tipiskām amerikāņu atkritumu tvertnēm. Kopumā mums patika, jo tas ir kaut kas jauns, un kā jau pienākas, mēs uztaisījām daudz dažādu bilžu. Turpinam baudīt silto laiku. Šoreiz izdomājām, ka patiesībā nekur tālu negribām braukt, jo ir darba diena, tāpēc paliksim tepat Rīgā, kaut kur centrā, un sapratām, ka var aizbraukt pabraukāties ar kanālu Kugīti. Paši esam laivojuši tādas kā kanoja laiviņas pa kanāliem. Toreiz ļoti patika, ļoti laba ideja randiņam. Diemžēl tajā dienā nesanāca aizlaivot uz Daugavu, tāpēc, ka bija stiprs vējš, kā arī esam braukuši ar tādu jau lielu kugi pa Daugavu saulrieta laikā, arī ļoti laba ideja. Un šoreiz jau pabraukāsimies pa maziem kanāliņiem. Rīgā ir vairākas kompānijas, kas piedāvā braucienu ar kanālu Kugīti. Tieši mēs izvēlējāmies Kugīti, kas atrodas pa kreisi no Brīvības pieminekļa. Pats Kugītis ir diezgan garš un plats, tajā var ietilpināties ļoti daudz cilvēku un katrs atradīs savu vietiņu, kur sēdēt. Protams, mēs gribējām pabaudīt tik foršu laiku ārā un apsēdāmies aizmugurē. Viss brauciens ilgs ap 50 minūtēm, Kugītis izbrauc ar kanālu un Daugavu un, protams, atgriež tajā pašā vietā, kur jūs iekāpāt. Kugīša kapteinis pastāstīja, ka tas tika uzbūvēts 1900. gadu sākumā un uz savu 100 gadu jubileju tika atvests uz Latviju. Tajā brīdī neviens nepiedāvāja tādu atrakciju, kā pavizināt turistus ar Kugīti pa kanāliem un Daugavu, un var teikt, ka viņš bija priekštecis tam visam. Protams, gāja grūti ar savām problēmām, bet, kā mēs redzam, viss izdevās, viss notiek arī pašlaik. Mēs tieši dodamies, lai apciemotu manu ģimeni, un pa ceļām mēs iebraucām vienā vietiņā, kas jau ir sen manā sarakstā un kur es gribēju apskatīt, bet atrodas diezgan patālu no Rīgas. Es domāju, ka šī vietiņa varētu būt labs pitstopiņš ceļojot jums uz Latgales pusi, tāpēc droši ņemiet, atzīmējiet un, protams, arī apciemojiet.
Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir vienas no ainaviskākajām vietām starp divām upēm – Pērsi un Daugavu. Tā ir viena no lielākajām viduslaiku pilīm Latvijā. Pils celtniecība tika uzsākta 1209. gadā, taču tā tika pamesta pēc rietumu torņa uzspridzināšanas 1701. gadā, un līdz mūsdienām saglabājušās tikai drupas. Teritoriju var īrēt dažādiem pasākumiem, kā arī var iegādāties audio gidu, kas jau sīkāk izstāstīs dotās vietas vēsturi. Nākamā neliela pietura ir likteņdārzs. Tās ir simbols nemitīgai tautas atjaunotnei un izaugsmei. Tautas dārzu veido likteņdārza draugu aleja, kas ved uz amfiteātri, Sajieta nams, kas ir sabiedriskā ēka, digitālā ekspozīcija, pļavaziedu lauks, skatu terase, no kuras paveras skats uz Daugavu un Kokneses viduslaiku pilsdrupām, kā arī cits. Vairākus gadus atpakaļ šeit notika akcija, kad tu varēji ziedot likteņdārza darbībai naudiņu un akmenī ar tavu vārdu ielika draugu alejā. Pašlaik likteņdārzs ir ļoti smuka vieta pastaigām, kā arī dažādiem pasākumiem. Likteņdārza teritorijā atrodas arī vietiņas piknikam un bērnu rotaļu laukums. Uz šīs jaukās nots ir pienākušas beigas šim vlogam. Pašlaik esmu Latgalē un plānos ir nofilmēt tādu kā ideju vienas dienas izbraukumam Latgales pusē, tāpēc piesekojiet un nepalaidiet garām!